Pavāršaus ar Roberto Meloni, 100 dienas, 100 receptes, recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla, che tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze lettoni. Mua! Jūs ziniet, cik tas ir jārīvē? Labdien, labs! Jārīvē ir 2 kilogrami. Jārīvē 2 kilogrami? Jā, es būtu atvedusi no mājām rīvi. Labdien! Kopā ar mani ir Olga. Šodien mēs gatavosim baigi labā lietām. Vispār ieslēdz tā pa smuku, vai ne, šodien raidījums? Oldzīt, kā tev iet? Labi. Tu man uztrauci par to Markus Rīvu visu laiku. Kas ir? Kas ir Markus Rīva? Nu, par Markus Rīvu. Par rīvi, ko mēs rīvēsim, jā? Ko mēs šodien gatavosim? Nu, es nezinu, vai mēs paspēsim ar šo rīvu. Tas Un ir tik vecmodīgi. Paspēsim gan, jo mēs Tāda paspējam taisīt vecmodīga brīnumus. televīzija esat. Jums nav aparatūras, jā, ar ko uztaisīt? Zini, mēs esam sirsnīgā televīzija, un tāpēc ļoti daudz cilvēku arī skatās. Kolos, tāpēc, ka vecmodīgi. Un tāpēc, tā kā tu arī man esi, un vēl vairāk droši vien šodien skatās cilvēki. Ko mēs šodien gatavosim, Oldzīt? Mēs šodien gatavosim cepelīnus, ja mums sanāks, protams. Tāda, kādas ir sastāvdaļas? Pirmkārt, bija vajadzīgi kādu vismaz 2 kilogramu kartupeļu. Jā. Vismaz. Nu, šeit nesanāks pat viens cepelīns no šitā nesanāks, diemžēl. Tad mēs gatavosim šodien puscepelīnu. Vismaz 1/3 daļa no Jā, bet cepelīna. cik daudz ir gaļas nopirkts? Jēzus Marija! Tāpēc, ka tu tad jau uz atlaides. Tirgu? Nē. Vajag daudz. Tad, es jau, kamēr zini, Oldzīt, kamēr tu mums skaisti gatavosi, es saku mizot kartupeļus. Jā. Es es turpināšu mizot šos kartupeļus. Bet kāpēc šodien ir cepelīni? Tāpēc, ka kartupeļu laiks sākās. Visi rok kartupeļus. Un mēs vienmēr, kad norokam kartupeļus, taisam lietuviešu nacionālos ēdienus. Kāpēc lietuviešu? Tāpēc, ka mana mamma ir lietuvieta, un viņa man ir iemācījusi ļoti daudz labas lietas. Jā. Kā cepelīnus, vederai. Arī tāds ēdiens ir. Kas tie ir cepelīni? Es īstenībā nezinu. Kuģelis. Kuģelis, jā, man bija Elīna Šimkus, viņa taisa kuģelīti. Jā. Un gāņai sanāca arī rīvēt ar roku. Bet, protams, rīvējam. Zini, Es, ka rīvēt ar roku, man pusdienu laikam paiet. bet, Oldzīt, es jau taču sporta zālē jau pusotru gadu gatavojos tāpēc. uz šo raidījumu. Labi, bet vajag vēl 1 kilogramu, jo tas Un ar vispār roku nav sanāk- iespējams. Vispār no šiem 4 kartupeļiem nesanāk pat viens cepelīns. Nu, mēs dabūsim vēl. Tante Giovanna atnesīs tūlīt. Giovanni? Tante Giovanna mums ir augšā atnesīs vēl. Tad, Oldzīt, kādas ir sastāvdaļas, cepelīnu sastāvdaļas? Tā, kartupeļi, jaunie kartupeļi, parasti tie ir sarkanie kartupeļi. Kāpēc tieši sarkani kartupeļi? Tāpēc, ka viņi ļoti labi, kas satur to cietumu, kas ir vajadzīgs, un, protams, viņiem ļoti daudz cietas ir. Tā. Tad marlījums ir. Mums ir arī marlīte, kolosāli. Jā, labi. kāpēc? Tāpēc, ka būs jāizspiež tas, ko tu sarīvēsi Ideāli. stundas laikā. Jā, bet cilvēki skatās šī raidījuma, tāpēc, ka notiek brīnumi. Notiek brīnumi. Bet mums vajag vēl tos kartupeļus. Es sāku jau uztraukties. Dabūsi. Nē, tu neuztraucies. Giovanni, jāizskrien pakaļ kartupeļiem. Nu, dabūsim. Tad mēs rudeņos novācam kartupeļus, mums vienmēr ir talka. Jā. Tad mums ir tādas, mums mājās ir daudziem cilvēkiem, jā? Jā. Ir tāda mašīnīte, virsū ir tāda apmēram tā kā rīvīte, jā? Jā. Un tad tu tos kartupeļus tā sagriez, tad tā liec un tā din, uz tās rīvītes sarīvēs, jo Jā. vajag apmēram divus tādus katliņus ar to masu kartupeļu. Tad sanāk kādi 8-9 cepelīni. Jā, bet zini, kā ir? Mēs gatavosim mazo porciņu šodien, lai Bet lai vismaz viens sanāk, lūdzu. Bet viens sanāks no šiem. Sanāks, ko tu domā? Mīļie skatītāji. Zini, cik es parasti taisu cepelīnus? 30. 30? Nu, protams. Tūlīt cepelīnēsim vispār Jo gaisu. puiši vienmēr apēd vismaz kādus 7-8. Nē, bet Oldzīt, zini kā? Galvenais ir, kā pirmkārt,
Starp citu, mana Kas viņu mamma... ēdīs? Tu viņu ēdīs? Tu ar kopā, es kopā ar tevi. Es tam atēju diētu, es nevaru man koncertu svētdien, es tev tikai zālē. Tam nav koncerti, Oldzīte, bet kaut ko jāgaršo no tavas mamma skatas. Mamma Gavīna un Babu Agustina, viņi skatas internetā. Mamma nopērts vairāk kartupeļu sākanos. Sūti no Sardīnijas. Tad es ātri atratu rivēšu visus kartupeļus. Labi, kas te notiek? Tagad tā, man vajag tā. Pasaki man. Sagriezt gaļiņu un sīpoliņus griezīsi tu un rīvēsi. Tu sīpoliņus griezīsi. Tā, labi. Ņemam gaļiņu, rokas mēs nomazgājām, matiņus mēs sataisījām, lai matiņi nekur nav nekādos vietienos. Jā. Tas nu gan vienmēr tā jābūt meitenēm, jā? Lakatiņš vienmēr mājās ir meitenēm, jā? Jā. Vai ne, rociņas mēs varam nomazgāt. Arī guļam īstabām. Jā, visur ir lakatiņi, mēs varam apsiet un taisīt ēdienu. Lai nav tā, ka vīrs pasaka, ui, kas te bez kaut kā, te man ir kaut ko. Jā. Tāda, Oldzīte, kādas ir Cepelīna sastāv? Rīvu dārgā, rivēju dārgā. Atnes, Tante Giovanna ir studijā, iedod man. Tante Giovanna? Nē, es tev teicu, viss notiek šajā studijā. Redzu, kā jau es. Pareizi es rīvēju. Ļoti labi, bet vajag cik ātrāk mēs vajag viss. Bet kā, mēs varam kaut ko darīt, kamēr mēs rīvējam kartupeļus? Mēs varam skatīties, kā tu rīvē. Davai. Pastāsti man par sevi, kā tev iet, Oldzīte? Nu, regulāri man iet. Bieži? Jā. Regulāri. Tu esi apmierināta ar to, kā iet, jā? Es neizskatos pēc apmierinātas sievietes. Man ir koncerti, man ir bērni, man ir mīlošs vīrs, man ir mājas dārzi. Redzi, kādas man rociņas. Dārzā jāstrādā visu laiku. Dārzā? Jā, es pļauju zāli, man ir dārzs. Tad, vienīgi man nav tās dārzs, bet man vīrmātei ir dārzs, kur ir tomāti un gurķīši un zaļumi un viss kaut kas tāds. Man dārzā ir tikai zaļumi. Un piparmētas daudz. Zaļumi, tas ir selerijas. Šitos vajag? Nē, nevar tur. Šito vajag, tikai šitu. Labi, tā arī būs. Man Giovanni neteica, Roberto, ka es tev būtu atvedusi to te Būtu 5 minūtēs viss gatavs. Zini, kā ir. Pirmkārt, man baigais pirms, ka tu atnāc. Jā. Otrkārt, es varu rīvēt mūžīgi runājot ar tevi. Mūžīgi. Man viss ir forši, viss ir superīgi, žiperīgi. Labi, tu tagad rīvē un pastāstīšu. Tikai nesarīvē, lūdzu, asinis mums nevajag, jā? Nē, asinis nav, jā. Es mēģināšu pirkstus nerīvēt. Es mamītei savai arī nopirku tādu rīvu, kur ir din, lai viņai nav ar savām rociņām jārīvē, tāpēc, ka mamma ir 40 gadus laukusi govis, 40 gadus, iedomājies? 40 gadus? Jā. Slauca govis, viņai visādi ordeņi, medaļas, viss. Viņai vēl ir līdzīgās mammas. Jā, viņai ir dārs, viņai ir kartupeļi 3 šķirnes. Viņa jau visu ir norakusi pati ar tā triņu. Kā sauc mamma? Vīda. Jā. Vīda, tā kā dzīvē, īstenībā spāņu valodā. Turpinām te. Tad, Oldzīte, tāda cepelīna īstenībā ir tā kā tavas bērnības ēdienas, tā var teikt. Jā, jums ir naža asināmie? Jā. Kur ir? Man vajag nazi uzasināt. Paldies, kolosāli. Bet Andris Ergris man aizvakar aizsināja nažus. Sanāca viņam? Nav tāds galodiņa, nav? Nav, jā? Zini, kas ir galodiņa? Nav. Jā, ir tāda anekdota. Tagad vīrietis aiziet pie mīļākās. Bet ir forši, ka tu atnāci. Un vismaz man liks arī nedaudz kārtība virtuve. Jo īstenībā ir tā, ka es dzīvoju, tu jau zini, un es jūtu, jā, ka tev nav naži asināt. 5. bērns, sava ģimene, mana mamma kopā ar te... Šis ir labs. Nu, es tev teicu, ka viens ir asināt. Jā. Tagad tā, mēs tagad sagriežam, tur ir vajadzīgs tā. Vajadzīgi tie kartupeļi, ko tu rīvēsi visu šo laiku. Jā. Mēs viņus tad izspiedīsim, tad mums būs tāds sanāks viens cepelīniņš. Jā. Pēc tam mēs viņu liksim ūdenī, ūdentiņam jau jāvārās. Pannas ir tev viss? Kur ir panna ir? Tad mēs vispirms uztaisīsim tagad tādu gaļiņu, ko mēs liksim tai cepelīnā vienā iekšā, ja? Jā. Un es parasti lieku lielopu gaļu, sūgaļu kopā. Kas šī ir pa gaļiņu arī kopā, laikam, ja? Jā, tas ir... ko tu pasūtīji, mēs viss tā riktīgi. Kolosāli, tā. Vajadzīgi ir cauraugus, ja jums viss ir pasūtījis, tad ir vajadzīgi lielopu un sūgaļas maltā gaļiņa. Un tad
tas viss ir tā kā jāuzcep uz pannas, bet vispirms uz pannas mēs sacepsim šo te, caurāgošo gaļu, kas ir no tirgus noteikti, vai ne? Zāvētā gaļiņa. Klauvaldi, kad tu taisi gatavo mājās cepelinus par gaļu, vai tev ir tādi pārdevēji, īpaši, piemēram, tantiņas, ka tu ej uz tirgu un tu viņai uztici? Tagad jau, man tas bija kādreiz senos laikos, ka es vienkārši zināju, ka tur tiešām pārdodās tas viss no laukiem. Tagad jau tikai uzpircēji pārdod to visu, un tu nezini pat arī tirgu, ko tu pēc. Bet tagad ir ļoti labi dažādi veikali, kur var nopirkt ļoti labu gaļu. Piemēram, tu vari ieteikt mums uz skatītājiem, jo piemēram... Jūglas centrā, piemēram, tāds veikals gaļas, ja? Tur ļoti laba gaļa, arī tāda ļoti laba, ja? Viņa pēc zivīm pat neož, ja? Viņa ļoti laba. Īsta gaļa. Citreiz, kad nopērk gaļu, ko Rimī vai kaut kur vēl, dažreiz gadās tā. Tu cep uz pannas un viss iztapa pēc zivīm. Tas skaidrs, šīs cūkas ir barotas ar zivīm. Tas ir zivju gaļa. Jā, es ļoti reti, kad ēdu vispār cūgaļu. Bet, vīrieši ēd. Kā tev vispār ir ar ēdieniem, Oldzīt? Piemēram, tev ir ļoti saspringts grafiks un koncerti un tā tālāk. Kā tu gatavojies uz koncertiem? Tu esi tas cilvēks, kas pievērs uzmanību uz to, ko tu ēd? Jā. Es kaut ko neēdu. Zini kā, tas ir kaut kas? Es neēdu kaut ko vienkārši pa ceļam. Man garšo tā labi paēst. Roberta. Piedod, tev garšo? Labi paēst. Jā. Un ko tas nozīmē? Kas tev nozīmē labi paēst? Garšīgi, satīgi vai veselīgi? Veselīgi. Veselīgi. Tagad es ēdu tādu zupu, Jā. Kur ir tomāti, selerijas, kāposts, ļoti sīpoli un pipars, ja? Un tad es to ēdu kādas 3 dienas man viņa jāēd. Tad es vienu dienu ēdu augļus tikai, vienu dienu ēdu tikai dārziņus. Tā tu pa dienam tā kā... Jā, un tad vienu dienu ēdu tikai to zupu un tad kopā augļus ar dārziņiem. Jā. Tas ir tad, kad man ir kaut kādi baigi svarīgi, tagad šodien kas ir ceturtdiena, piekdienas, sestdienas, svētdien, kad ir tādi lielie koncerti, kur jādod tas skaistās garās pleitas. Jā. Ja? Jā. Jo televīzijā, ka filmē, cilvēks izskatās par 6 kilogramu rasnāks. Jā. Tas ir tas. Un tad, kad cilvēki, man uzreiz viss domā, ka man tāda seja. Jā. Es aizietu, piemēram, uz veikalu vai laukos sevišķi, kad tie cilvēki man ierauj, viņi saka, vai cik jūs esat maziņa, tāda pavisam var. Un tad jums nevajag tā televizorā iet. Tāpēc es arī neju tā televizorā. Saprot? Kā ieslēdz šito visu? Es to līdz tev ieslēgu šito, jā? Jā. Tu visu māki. Mīļā, tu man esi zini, būs kopā 100 receptes, kas būs recepšu grāmatā. Es zinu, Es zinu, ka tu biji ļoti aizņemta, nevarēji atnākt ātrāk, bet tu man arī esi kādā ļoti labā pozīcijā pat, es teiktu. Paklausies, bet ir tā. Es tev pateikšu, kāpēc es nevarēju atnākt. Es gribēju redzēt, kas te notiek un tad. Jo parasti es uz televīzijas raidījumiem un pasākumiem vienmēr tieku aicināts tā kā izmēģinājums. Jā, tāpēc, ka, vienmēr, kad sākās kāds šovs jaunais, tad es vienmēr esmu pirmajā raidījumā. Es ievēroju, vienmēr, mēs bijām izklausies redzēt. Izklausās redzēt, tur bija baigi labs brauciens kopā mums ir bijis. Un arī pirmais, vai ne? Tad visi tie, kas veido šos pasākumus un raidījumus un visus šos šovus, viņi zina, ka būs labi. Jo tāpēc, ka viņi zina, ka mēs ar tevi vienmēr visu izdarīsim. Jā. Jo, saproti, tu man teici, tu skaties, sanāca tev skatīties šo raidījumu, vai ne? Jā, es Elitu Patmalnieci redzēju, tad es redzēju Lindu Abumeri, tad es redzēju Juri Kulakovu bišķiņu. Redzēji? Jā, forši malacis Jurīts, vai ne? Super, jā. Ieliksim bišķi eļļiņu, labi lemti. Ai. Tā, saskriesīsim sīpoliņu. Jā. Tiešām šīs nazes ir nosināts. Un tagad mums būs svētdien tāds lielais koncerts Zintaru koncerta zālē, jo tu zini, tas festivāls iet tās Pērles. Pērles. Jā, es pagājuši, kad piedalījos ar buramdziesmām. Jā. Ar jaunu programmu buramdziesmas. Tu esi biju? Tu taču nebija, tu taču smaidīji, sēdēji. Protams, es biju kopā ar Ināru, taču blakus Inārai bija. Tu redzēji, kā es dejoju tās tautu dejas, vai ne? Jā, redzēju, man ļoti patika vispār arī noformējumu, koncerta noformējumu, man ļoti patika. Jā, es tā izdomāju, un
šogad Zāne gudra krota. Krūti, jā. Ļoti labi. Viņa ir tik mīļa, īstenībā, Jēkabpilī. Mēs taču satikāmies. Nu, mums taču bija Jēkabpilī arī braucies. Ar viņu runāju. Viņa ļoti atstāja ļoti skaistu iespaidu. Kas tev būs šoreiz, Klaus, tajās pērlēs? Šoreiz pērlēs būs romantiskie dueti svētdien, jā? 30. augustā, 6:00 būs romantiskie dueti. Jā. Nu, man ļoti patīk duetos dziedāt, un tu zini, es Viktoru Zemgalu dziedu Eolika. Zini, kas ir Eolika, jā? Elzīte, tu atceries, kad mēs dziedājām kopā? Tu laimīgi smējies sapņus. Jūs bija. Tu laimīgi smējies sapņus. 30 gadu, 25 gadu jubilē. 25 gadu Cik tu gadus jau šeit esi? 12. Nu tad jā, tad tu biji tajā koncertā. Jā. Savu man jūg tie koncertās jubilēs, viņu tik daudz. Pareizi, un tu dziedāji to dziesmu. Dziedāju kopā ar jums, kā? Cik forši. Mēs arī fabrikā dziedājām kopā pasaulī. Jā, pareizi. Baigi smuki. Tā, tagad es atcepjam šitos te sīpoļus. Tev arī ļoti smuki, īstenībā, dots ar Rūgijas rozi. Man būs, jā. Zemgals šoreiz nebūs Viktors, jā, no Eolikas, bet nu, mēs ar Eoliku arī koncertējam labi, lieliem panākumiem. Paldies Dievam. Mēs bijām Ilūkstē, jā. Taču tev sekoju, mīļā, Instagramu. Instagramu, jā, es tev arī. Jā. Tad es dziedāšu tagad 30. datumā kopā ar Uģi Rozi. Super. Jo mēs ar viņu dziedam jau 25 gadus, ja ne 30, jā. Un mēs atkal kāpsim uz Zintaru koncerta zāles skatuves, un būs tik forši, man tā patīk. Un Raimonds Macats to visu tā kā ir aranžējis, un, protams, arī Raimonds Macats spēlēs. Viņš arī man ir sens draugs, tāds no vitamīnu laikiem, no Valmieras. Un tad es dziedāšu kopā, protams, ar Vari Vētru, ar kuru es arī jau dziedu duetā 5 gadus dažādos koncertos. Un tur būs, protams, mūsu skaistā dziesma visos niekos sīkumos. Jā, Varis ir bijis pie manis pagājušā nedēļa. Viņš ir svaigēdājis, es nezināju. Viņš man taisa dzukini spageti, ļoti garšīgi. Tu esi kādreiz ēdusi, ko Varis gatavo? Es viņam gatavoju savās kāzās speciālu ēdienu. Jo viņam bija speciāli ēdienas, lai viņam būtu ko ēst. Bet Varis vispār ļoti interesants tipiņš ir, starp citu. Kādā veidā? Vispār. Tev ir tāda no koka tāda, ar ko pamaisīt. Dabūsim. Tūlīt būs. Ar ko jūs maisiet parasti šeit? Ar ko? Ar to, bet Tante Giovanna reizēm, sapoti, viņa ir viesi, un tad... Es maisu vienmēr ar koka karotiņu, ja? Jā, ne, koka, tāpēc, ka, zin kā. Un reizēm, sapoti, visi viesi man pārakstas viņas, paskaties, tekstus. Tāda! Un starp citu, viena būs arī tavēja. Oi, cik forši. Vajag smuki, ja tu man atstāsi savu... Tu vari varbūt guntiņā, tu man... Es nemāku šo. Man nav gāzes plīts mājās, nemāku. Jā. Man ir malkas plīts, un man ir laukos Laukos man ir, zini, kā malku, ar malku kurina, ja? Plīti. Man tādas plītas ir mājās. Un tad man ir Baltazarā dzīvokļu mājā. Tur man ir atkal elektriskā. Jā. Tāpēc, ka man gāze kaut kā bail no viņas. Jā? Man, piemēram, man bija tā, mēs izdomājām, vai likt gāzes, vai likt elektrība. Tā viņš jāgriež uz kuru pusi, lai... Kā tev vajag? Vairāk? Vairāk. Šādi? Vai šādi? Būs ar... Es nekad nemaisu šādi. Nē, tulīt būs. Ar to, kur parakstīts, varētu pamaisīt. Ar vienu no viņu, nē, tulīt būs. Jā, un tad es dziedāšu. Giovanni, paldies! Tante Gio, paldies tev liels! Tad, Olzīte, mums ir palikusi 1 minūte. Tulīt, pēc minūtītes mēs ejam mazā reklāmas pauziņa. Gribu atgādināt, jūs jau zināt, ko par mani šodien ir Olga. Nekādus tur ievāc īpaši nevajag, visi tevi jau zina un pazīst. Un priecēja, ka tu esi šodien labs ēdiens labiem draugiem. Un šodien gatavojam cepelīni. Jā, liekam klāt. Tagad to gaļiņu, visu kopā, jā, liekam. Mēs turpināsim te tagad gatavot gaļu, turpināsim te rivēt pa gaisu visu. Nē, bet kaut ko, Klausus, kaut ko labu sanāca. O, jā, bet vēl vajag. Vēl? Ejam reklāmas pauzi, turpināsim Markus rivēt. Čau! Pavāršaus ar Roberto Meloni, 100 dienas, 100 receptes. Recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla, che tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze lettoni. Mua!
Tagad ir Esam labsaties labiem draugiem. Kopā ar mani šodien Olga Rajecka taisam cepelīnus. Cepelīno, Cipollino. Es pat nezinu, tā šeit liekam iekšā, tad mēs taisam iekšā, lai dzīvo dzīvi skaisto. Jā. Un tad. Tā. Odzīte, tagad ir otrā raidījuma laikā, Jā. bet nākošais gatavojies, skaties raidījumu, un tad zināsi, cik ilgi. Jo tagad ir 26 minūtes mums ir. Labi. Un pēc tam beidzam, ēdam, priecājamies, padejosim, padziedāsim. Jā. Tā, tagad tā, Roberto. Tagad es apcepju sīpols, tagad tu darīsi tā. Šeit ir tā masa, ko Jā. Roberto sarīvē ar savām rociņām. Es saprotu, ka tas ir grūti ar rīvi rīvēt, bet, varbūt ir kāds, kam patīk to darīt, un Roberto tas patīk. Nu, ar tevi man viss patīk. Liekam tādu, paņemam marlīti, ko es teicu. Jā. Tagad es skatos to sīpols. Marlīte. Tev pat, man liekas, arī vajadzēja marlīti, jā? Jā, elitiņa, lielas bučas, klimpas, ja toreiz baigā. Tā, labi. Tagad pārliksim šādi pāri. Jā. Un tagad mēs liksim pa bišķiņam, tur ņem ar rociņām, liet šeit iekšā, jā? Liet šeit iekšā. Jā. Vēl bišķiņ. Un kas notiek? Pietiks, tagad saņemam visu šo te kopā. To cietināt. To cietināti. Ot šitā te tagad, tu kā vīrietis, tev tagad jānospiež. Šitā jānospiež. Prieku, šodien riktīgi. Mierīgi, jā. Jā, šitā nospiežam mēs. Skatāmies, kā mums tur ūdentiņš Bet parasti tas ir diezgan ilgs process. Jā, Cik ilgi vajag, lai gatavotu cepelīnus? Man aiziet kādas 2 stundas viss, Jā. bet es lielo katru, piemēram, kad ir kartupeļu novākšana, ja? Ka kartupeļi ir novākti, tad ir, uzreiz tu tā salis tos lielos sarkanos kartupeļus, un Jā. tad viņus tur nomizo. Tā kā Pēc svētki tam- tev vispār kā tie ir? notiek, Mums tie. Latvijā kartupeļu talka joprojām Jā. ir svētki, Jā. ja? Tas ir kartupeļu ražas svētki, tāpēc tos cepelīnus Tā kā pie mums tomāti ir. Jā. Tomātu Tad raža, mums- mēs taisam jā. lielos svētkus. Tad mēs arī taisam lielus svētkus, un mēs cepjam arī kartupeļu pankūkas. To arī zini, ja? Kā cep apmēram tas pats, ja? Un taisam cepelīnus. Mēs taisam cepelīnus vienmēr, jo tad mēs parādām, cik tad mums tie kartupeļi ir novākti. Un tad Jā. visi tie talcenie, kas ir atbraukuši uz talku, vākt kartupeļus, tad viņi visi tiek cienāti ar kartupeļiem. Jā. Šiem cepelīniem, ja? Jā. Cepelīnos liek iekšā tātad mātā gaļa, šī te cauraugusī gaļa, kas ir žāvēta. Jā. Ja, jo vienmēr laukos visiem ir žāvēta gaļiņa, un tad to kopā ar sīpoliem apcep mazlietiņu. Jā. Un tad šī cepelīnī, tā, kad tu viņu tur nomīcīsi, Vēl ieliksi- vajag, kā ir, Ilzi? Parādi. Fēd, jā? Būs labi. Tagad mums vajag vēl vienu trauku, vienu bļodu, vēl, kur to visu tagad likt iekšā. Kur tev ir? Tūlīt atradīšu vēl vienu bļodu. Tad vēl cepelīnos liek iekšā arī biespienu, bet man īpaši negaršo, bet vēl liek arī aknu pastēti. Iedod man tante Giovanna. Un tad vēl ir tā, ka dažreiz arī cepelīnos kāda saimniece ieliek kaut ko interesantu. Jā. Ja? Varbūt kādu, kaut ko tādu kā, es nezinu, kādu vēstījumu tur. Kaut ko, varbūt kādu monētiņu ieliek. Jā. Kādam varbūt trāpās, ja? Tur, Jā. piemēram, kādreiz liek kādas sudraba monētiņas vai kaut ko tādu. Un tu gribētu, lai tavu tad- mīļotu vīrieti varbūt trāpa to. Jā. Tas ir bailāvi. Labi, vai ne? Tā, un tagad šo te visu liekam te iekšā. Un turpinām to pašu procesu. Benissimo. Jā, un es tikmēr turpinu šo te procesu, ka es sagriežu, kur tas foršais ašais nazis, asais. Tad bija šis varbūt. Lai mēs nesakājam. Jā. Grācies, senjor, Tā, grācies. daži skatītāji rakstīja atkal un zīt. Kad tu pateici, ka tu gribi taisīt cepelīnu, viņi raksta, tas taču ir latviešu recepšu un kāpēc cepelīna ir lietuvieši? Lūdzu, atbildi saviem skatītājiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mana mamma ir lietuvieta. Jā. Un viņa dzimusi Lietuvā, bet viņa ieprecējās Latvijā. Un Jā. tad viņa, cik es viņu atceros un cik visu jaunību, viņa vienmēr taisīja cepelīnus un arī kuģeli. Un arī Jā. vēderai, jā, ir tāds lietuviešu ēdiens. Un noteikti, kā jau mēs pārņemam no lietuviešiem daudz ko latviešu, tad arī latvieši no lietuvieši no latviešiem daudz Jā. ko pārņem. Ja? Un, kad Jā. tu aizbrauc uz Lietuvu, tur uz Viļņu vai uz Palangu, tu vienmēr katrā ēstuvē varēsi dabūt cepelīnus. Aha. Bet vai Latvijā varēs dabūt cepelīnus katrā ēstuvē gandrīz? To es nezinu. Diez Un vai- kādi es viņi arī tie Jā, būtu īstenībā? jā. Vai viņi ir Citi tiešām īsti? Latvieši varbūt arī liek vēl vārītus kartupeļus klāt, bet es nelieku. Klausies, kā tev ir ar lietuviešu valodu? Tu arī runā lietuviškai?
Kalbi? Aš dainoju lietuviškai. Tu dainoji? Jā. O, kaip gerai. 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 Ko tu dziedi parasti? Tu vari to kaut ko man dziedāt lietuviškai? Jā. Tu nori? Ja noru. Labai noru. Labai gerai nori. Labai gerai. Aš taip pat dainoju lietuviškai. Ko tu dainoji lietuviškai? Aš dainuoju Karūzo lietuviškai. Karūzo lietuviškai. Kol tu šalia buvai, pasaulį mano supratei. Super. Dabar tušti namai, kas buvo gero virto pelenais. Es taču piedalies tajā golas Pareizi, malac. Lietuvos balsās. Jā. Sveicieni Lietuvi, baigi krošķi, baigi labā publikā. Nē, es, piemēram, zinu tādu dziesmu. Lietuviski. Visus upes akmenotas, visus upes akmenotas. Ei, visas upes akmenotas, nėra iš ko gerti. Visas upes akmenotas, nėra iš ko gerti. Un par ko ir? Ka visas upes ir ar akmeņiem un nav ko padzerties, tāpēc, ka viss ir izklāpušas. Tā, bet man ir vajadzīgi bišķiņi miltiņi. Miltiņi? Miltiņi, jā. Jums ir miltiņi šeit? Giovanni, miltiņi. Ir miltiņi. Teica, ka ir miltiņi. Bet kur viņi ir? Es tūlīt arī viņus atradīšu. Nav miltiņi. Nevar būt. Ir miltiņi. Olē, miltis tur. Saimniece. Saimniece, nu. Tā. Mēs speciāli domājam par tevi, ka tu esi forša saimniece. Runājot par Lietuvu, jā. Runājot par Lietuvu. Jā. Tad ir tā, ka es uz Lietuvu tātad arī braukšu oktobrī. Tur ir atšķirības starp Latviju un Lietuvu, godīgi sakot. Vai Nu, tiešām viņi ir bruļukās? Nu jā. Bet ir liela atšķirība starp Sardīniju un Sicīliju. Ir atšķirība. Ir liela. Nu, tad par ko Ir. Jā, nu par ko ir runa, jā. Bet es neesmu bijusi Sardīnijā. Bet Lietuvā gan es esmu bijusi. Tā, protams. Un Sicīlijā arī esi Un bijusi. Sicīlijā arī, jā. Pastāsti man, Olzīte, kāda ir blondīnes dzīve Sicīlijā? Tev nebija grūti, saku Man godīgi. bija forši. Uzmanība nebija Bija. baigā bjondā. Man ļoti patīk Sicīlija, ļoti. Nu, tāpēc, ka man tur rādi ir tagad, jā. Tā, mēs tagad gatavojam mērcīti. Es tagad uzbēru višķiņu apceptāt arī miltiņus, drusciņu, Jā. ar žāvētu gaļu cauraugošu un sīpoliņiem. Es lasu, Katris, ka tur ceperinos Es liek tagad arī iel- biespienu. Jā, biespienu un es nelieku, jo man kaut kā, es negribu. Negaršo, jā? Nē, nu var biespienu ar kartupeļiem, bet es domāju, ka šis tā arī var darīt. Protams, Jā. to arī dara daudzi, bet es dažreiz lieku arī aknu pastētīti, arī ko paši mājās taisa, ja? Tātad es tagad pielieku to ūdeni, kas tur vārās mazlietiņ, ja? Es tagad Jā. mērcīti uztaisīju, ja, mazliet. Jā. Tātad es pielikšu vēl sāli klāt un pipariņus, te būs mērcīte. Tā. Vai jūs mājās gatavojat, taisat cepelīnu? Mēs gribam dzirdēt, kādus jums ir variantus. Varbūt jums ir īpašā recepte. Jūs varat rakstīt Facebookā labsīdienas labiem draugiem, vai jūs varat zvanīt. Tā. Drīz būs numurs uz Taisam, Taisam, lai visu iekšā. Davamo, vai. Grečo. Grečo. Ātri. Jā. Spiežam tik nosliņu un Spiežam jodiņu. nost. Tā, un tad mēs ar mammu visu laiku braucam pie radiem uz Lietuvu. Nu, mammītei palikusi tikai viena māsa, Nijolas tante tagad, bet nu. Jā. Un mēs tātad arī oktobrī brauksim, un Nijolas tante arī taisīs cepelīnus, jo Oho. tā lietuviešiem ir tāda lieta, ka to vienmēr taisa. Jā. Un tad vēl ir, tu zini, tāds vēl vēderai, un vēl ir Nē, kas tas ir vēderis? Man asociēs ar vēderu, bet es nesaprotu, par ko ir. Tas ir tā pati tie paši rīvētie kartupeļi. Jā. Tiek, nu, tu zini, kas ir zarnas cūku? Jā, es zinu, kas ir zarnas un cūka. Tā kā- Cūka. Jā. Cūku zarnās liek arī iekšā to te pašu to te samaltot, jā, šos te. Un tur liek garšīgi, bišķiņ jā. gaļiņu iekšā, pilda viņas tā, un tad liek cepeškrās, arī garšīgi. jā. Saprotiet, es Tas nāku lauku no ēdiens. fermas, es nāku. Nu, tad tev jāzina No, mums ferma. bija cūciņas dažādi. Mums ir zvans studijā. Halo, labdien! 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 Labdien, kā jūs sauc? Sauc mani Anita, es zvanu no Zaļniekiem, no Jaugavas. Ai, sveiki! Sveiki! Jā, es arī gribu padalīties savās iespaidos par cepelīniem. Jā, Mēs lūdzu. arī mājās diezgan bieži gatavojam, jo man vīrs ir lietuvietis. O, Iemācījos no vīra mātes, Jā. bet mēs cepelīnos iekšā liekam plaušas. Jo no seniem laikiem, jā, cilvēki man vīra mācīja ar plaušām.
izvāra plaušas, nu, no cūkas, teiksim, Jā. nu, vienalga nopēr plaušas, pieliek speķīti klātas, Jā. sīpoliņas, viss tās pipariņas, un tad arī liek iekšā cepelīnos. Jā, Ļoti garšīgi. tad, ziniet, mums bija piemēram, Kreido dziedātājs. Viņš šeit taisot plaušas, bet tas bija pildītas pankūkas ar plaušām un Jā, sirdī. arī Jā, tāds, tāpat arī to, bet cepelīnos. mēs tieši cepelīnos liekam iekšā tās Tā kā, nu, varētu Ļoti teikt, garšīgi. Latvijas Lietuva tur satiekas īstenībā. Integrācijas cepelīne jums ir, jā? Bet es pareizi taisu, Kā jums patīk šī recepte? Pareizi ir viss. Jā, ļoti pareizi, viss ļoti labi, bet mēs arī no ar gaļiņu, jā, sagriežam gaļu vai Jā. samaļam un liekam iekšā, bet Pareizi. arī no plaušām ļoti garšīgi. Labi, paldies, liels. Paldies jums! Paldies par ieteikumu un jauku dienu jums! Tā, Roberta. Jā. Ļoti labi. Varbūt vēl kāds var piezvanīt, kaut ko pateikt. Zvanīs, jo visu laiku. Kas Tā. jādara tagad? Tagad ir jādara tā. Ok. Redzi? Tagad ir pagaidi. Lietuviešu makaroni diezgan es patīku. Tagad mums šeit ir masa. Jā. Mēs tādu nolējam no šīs masas, ko mēs izspiedam kartupeļu sulu, un tur paliek ciete. Mēs tādu noliesim to visu. Nost, neko nevajag no tiem. Kāpēc Tā. mēs metam viņu nost? Tāpēc, ka mums vajag tikai cieti, kas šeit ir palikusi. Mēs paņemam ārā šo cieti. Jā, Nu, darbs ir liels un piņķerīgs, bet baigi labi. ļoti garšīgs. Man ļoti patīk, ka mamma no rītiem, kad mūs cēla uz skolu, mēs cēlāmies kādos 6:15 Jā. katru rītu, jo mums bija jābrauc ar autobusu uz skolu 7 kilometri. Un tad mamma no rītiem, kad iepriekšā dienā bija uztaisīta cepelīna, tad viņa skrēja uz mājām no fermas un iekurināja plīti, un tad viņa tos cepelīnus uzcepa. Tā kā ir siltās atmiņas ir īstenībā no tā visa. Protams. Klausies, Tā tu oliņu gatavo liekam. Marijai cepelīnus? Viņa Jā. garšo? Nu, jā, visiem cepelīni garšo. Protams, viņi ļoti barojoši un tādi sātīgi. Tur jāstrādā cilvēkiem lauku darbos. Nebieži Jā, tā. nebieži tā. Pieliksim tagad Jā. bišķiņ sālīti. Jā. Un tā ir, lai šis te cieta, lai viņa mazlietiņ arī tā kā, nu, paliek tāda mīkstāka, ja? Es bišķiņ vienmēr pielieju karsto ūdeni. Ja? Bišķiņ, šo te, kas te jau vārās. Ja? Tur mums jau vārās ūdens, mērcīt jau mums ir gatava. Es drusciņ pielieku, drusku ūdeni, lai tā cieta bišķiņ tā kā paliek tāda, nu, izkūst, var teikt, ja? Jā. Tā, gerai, tagad mēs ko darām? Gerai. Tā, ko vēl? Puikējies pati to. Pasakot, tagad es mīcu to visu. Jā. Rokas arī, redz, visu laiku nomazgājam rokas, ja? Tomēr, ja? Mazgājam. Malacis. Klausies, kad tu Tā. esi gatavo cepelīni, tu esi vienā pati virduvē, vai tu ļauj arī citiem palikt? Nē, nu man vajag nomizot kartupeļus, un tā, ka ir lielās kartupeļu talkas, nu tad saimniecis vienmēr, nu, arī aizskrien uz to lauku, ja, palīdz, Jā. bet, nu, salastu tos kartupeļus, un tad viņi ir jāmizo ļoti daudz, ja, tad ir jārīvē. Nu, tie, kas rīvē, es jau saku par to te, ka to var din. Jā, Tas ir jā. vislabāk, ja tev jātaisa ir ļoti liels katls, un ja tev ir 20 cilvēki, kas ir atnākuši palīdzēt kartupeļus, tad Jā. to roku tur ir vispār šausmas, ja? Es varu iedomāties, tur tiešām no pāries ļoti ilgo laiku un ļoti daudz Bet enerģijas. parasti jau visiem tagad ir tā rīva, un to var arī tā skaties, cik smuki sanāk. Tagad Jā. mēs uzliekam mazāk ūdens. Es jau tādu lielu nevaru, bišķiņ, lai viņš tam mazliet burbuļo. Ja? Ok, Tā. mazā. Es sālīti piebēru. Klausies, šito varu izmest? Ņem nost. To nevajag, jā. Olē. Tā, tagad tā. Tagad mēs ņemam, tā man vajadzētu, zini ko? Pasaki. Vēl vienu karotiņu man iedod, es parādīšu. Vienu karotu, tādu? Ļoti labi. Tagad ņemam cepelīnu, to arī tā ņem. Jā, ņemu. Tev lielāka vīrieša roka. Redzi, viņš tāds jau tāds. Jā. Oliņa arī jāpieliek obligāti, tāpēc, ka ola satur visu to kartupeli, ja, tomēr. Un tā cieta arī. Tādu cepelīnu, kā es daru, skaties. Jā. Tagad es ņemu, kur tā karote palika. Kuri? Es paņemu to, ko es te sacepu, tādu apcepu gaļiņu. Apcepu arī žāvēto gaļiņu, sīpoliņus. Jā. Tātad es te lieku iekšā. Ja? Tā kā ravioli gandrīz. Ravioli, pareizi. Redzi, es tā sataisu, un tad Jā. es, tā kā man maza rociņa, Jā. būs maizīts, es vienmēr pielieku tā, un tad es sataisu tādu riktīgu cepelīnu. Tad ir vajadzīgi mazu ūdentiņš, lai viņš maz vārās, ja? Jā. Tā, skaties. Jo es paskatos arī par ūdeni, mazāk es te. Viņš pilnīgi uz mazāku ūdeni. Skaties, ir Jā. cepelīnas. Jā, Ir? Tas ir cepelīni. Lūdzu, cepelīns. Superīgi. Tad es vēl arī ielieku mazliet tur ūdenī sālīti, bet Jā. kā kurš labāk, jo sāli mazāk lietot, bet vārās, vajag, lai bišķi vārās. Bišķi vārās, jā? Jā, bišķi vārās. Tā baigi ne, bet bišķi. Paskaties.
Tā. Un mājās Jā. noteikti ir masālīti gurķi, un mājās ir arī marinēti gurķi, un pie cepelīniem ir ļoti labi arī kādu gurķīti uzgriezt, bet to mēs pēc tam. Jā. Nu, mēģināsim, es ceru, ka viņš neizjuks. Liekam viņu iekšā. Olē! Olē! Super tūrās riktīgi. Tagad tu taisi savu cepelīnu. Es mēģināšu tagad savējo tai gatavot. Tā, man vajadzēs vēl ūdeni pieliet. Cik ilgi jāvāraudzi? Nu jā, vāra kādas... Nu, kādas 20 minūtes. Jā? Jā. Mums ir 10. Nu, paspēsim. Paspēsim. Tad tā, jātaisa tāda gulta. Es ielieku arī Lauru lapiņu un ielieku... Jā, nu tā es tur kaut kā. Nu, protams, lietuviešu recepte bez Laura nevar būt, nu. Jā, Lauriņa! Tur vārās, jā, vārās. Un tad ir jāliek, nedrīkst burbuļot ļoti ūdens. Ūdenim tā mazliet jāburbuļo. Galvenais, lai viņš ir ļoti Bet tas ir mans cepelīnis. Tas ir tavs cepelīns. Ir okei? Ir okei. Tad klimponi Tā, tu uzliec ir bišķi vairāk ūdeni, lai viņš Jā? sāk vārīties, jo es tad pielēju vairāk. Ir jābūt pāri ūdenim, jā? Viņš nedrīkst būt tā. Jā. Jā? Jā. Tad novārīsies viens cepelīns un otrs Es ne. liku tā blakus tavējiem, Tā, manējam, jā, liec. Obā. Oh. Un īstenībā, redzi, Elzīte, kā tu man uztraucis, pat 3-4 var Nē, bet mums taisīt. Giovanni jāuztais. Uz Giovanna obligāti. Tante Giovanna Giovanni obligāti. obligāti. Taisam Tik vēl daudz divas. palīdzēja. Jā. Taisam vēl divas, ideāli. Redz kā. Giovanna mazāk, tāpēc, ka Giovanna ir uz dietās, vai ne? Jā. Tante Gio. Oi, super. Jā. Tā, un tad, kad Eolika dziedāja 35 gadi, zini, mums šogad palika Jā. ar Eoliku, mēs ļoti daudz braucām arī tā kā Lauris Rēniks tad uz Lietuvu. Jā. Un mēs uzstājāmies tur arī manēžā Viļņas un arī Kauņas un visu citu pilsētu manēžās. Jā. Un Paņevežos, un tad Viļņā bija tāds olimpiskais centrs, toreiz viņš neskaitījās, bet lielais tāds arī sporta spils. Un tad Jā. bija vislielākais, laikam, Baltijā toreiz bija. Oho. Un tad bija tie koncerti mums. Jā, jā. Un tad bija tā, ka man pēkšņi piezvana, viņiem piezvana tā kā uz to Viļņas, to lielo olimpisko centru, toreiz Jā. to sporta pili, un saka, Olga Rieckai atbrauks rādi. Tūlīt, Elzīte, mums ir zvans, pēc Jā. tam turpinās Jā. šo stādu. Halo, labdien! Labdien, labdien! Labdien, kā jūs sauc? Dintre, Dzintra, no kurienes? no Olgas mammas pagasta, blakus pagasta. Un tas Olgai nozīmē... vajadzētu zināt. Kā pagasts saucās? Rundāvs. Labdien! Sveiki! Jūs tāda aristokrātiskā tāda esat. Nu, jā. Labdien! Smuki runa Rastelli taču tur visu gatavoja. Kā jums iet? Jā. Nu, labi jau, Robert. Klausamies jums. Olga, man prieks, ka tev ir laktīši galvā. Vai tas ir tā speciāli, vai vienmēr, kad tu taisi ēdienu? Nu, es esmu apprecējusies, jā, es nedrīkst izgāzties savu vīru priekšā, un man tad jāuzliek lakatiņš, lai nekas slikts neiebirtu tajā ēdienā. Jā. Tas ir ļoti labi. Es arī esmu par lakatiņu Vai ne? virtuvē. Tieši Es tā. tā vecā kaluma cilvēks, man patika laktīši galvā. Jā, un, Jūs arī esat precējusies? protams, noteikti. Jā. Nu, redziet, Jā. ar neprecētām sievietēm varbūt neprecētās sievietes varbūt nezina, meklē. jā, meklē. Līdz ar to vajag arī parādīt matus. Mēs taču, ziniet, Nu, jā. sabiedrība ir dažāda. Man arī patīk, piemēram, ja es redzu skaistu meiteni, man arī gribu zināt, kādi viņai ir mati. Vai ne? Saprot? Un tāpēc arī tautu dejās, ka mēs tagad esam vidējās paudzes deju kolektīvs Rotaļīgs Sauņa, ir daudz Jā. bijuši deju svētkos un arī dažādos deju svētkos vidējās paudzes. Tad jūs redzat, ka vienmēr sievietēm ir galvas, tātad sega Jā. uz galvas, ja? Tās ir precētas, un viņām vienmēr ir jaunās, vienmēr ir vainags, jā, sakārtoti mati, bet Jā, tā kā to daudz zina, vienmēr ir vai nu auts, vai nu lakats, vienmēr ir uz galvas. Jā, es nezināju. Tu nezināji, Roberto, es tev daudz ko Mīlulīti, iemācīšu. beidzu, ka tu man atnāc. Jūs esat vēl tur, jā, Rundalīte manējā. Jā. Klausies, tu Es esi esmu tur. pie Lietuvas, netālu, Rundali ir tuvu Lietuvā. Tu gatavo Jā. cepelīni mājās? Nu, neesmu nereiz taisījis. Tagad skatos, kā. Es tik lasīju, ka varot cept uzreiz viņus. Arī Tad var nav cept, obligāti bet- jāvāc. Ir tā taisnība. Nē, nu cepta, nē, es neesmu nekad cepus. Es otrā dienā cepu, ja paliek pāri, protams. Garšīgs, vai ne?
Šitas vēl nav Jā, uztverts. tāda Šito nevar, tas ir tikai apcepts. baigi žēl. Man prieks, ka jūs par citiem iedomājāties, Olga, kad citus arī jāuztievā. Nu, bet, bro, Tas ir labi. tas Parasti arī nekad vienmēr. nepadomā, ka tu tantei Giovannai vajag vai ko. Visiem vajag. Un starp citu, viens ir jums, ja jūs atrīt brauksiet no Rundāles. Gaidām jūs. Paldies jums par zvanu. Paldies. Olzīte, mums ir palikušas Cik? 5 minūtes. Būs labi. Ideja, redzi Tā, kā. visu novācam tagad šo te. Ja paliek arī pāri, tad Jā. to var arī ielikt, piemēram, mērcītē. Ja paliek Ideāls, ar pāri, citu, jā. Bet es jau mērcīti tā kā esmu sagatavojusi. Zini, Olzītu, šī virtuve ir brīnumu virtuve. Es tev teicu, to, ko tu, piemēram, arī, tur vajadzētu Laura- ilgāk nekā stunda Laura šeit. Lapiņa ir Laura Lapiņa. Laura Reinika Lapiņa jābūt Re, kaut kur. kur Rekur ir. ir. Begu vēl. Rekur ir. Begu vēl. Tikko no Los Angeles Ko atlidoju. es tev gribēju izstāstīt par to Lietuvas? to Jā, sportu? mīļa, jā. Tagad ir zvans un saka, ka Olgas Radi brauc uz koncertu. Un pasaka, būs vesels autobus. Un krēslu nav, soli nav. Un tad mūsu menedžers, iedomājies, meklē lielā sporta, lielā halli, ja? Jā. Un meklē krēslus un nav kur. Un ir atbraukuši kā 25 radinieki. Un viņi visi jānosēdina. Un tas sanes visas krēslus nosēdina pirmajā rindā. Un visi radinieki sēž un skata. Jā, to es nekad neaizmirsīšu. Baigi smuki. Kad tas notika? Kad bija šis? Tas bija kaut kādā 85. gadā. Super. Jā, nu taču tagad Lauris Reiniks brauca, kādreiz mēs ar Eoliku braucām ļoti daudz uz Lietuvu. Jā. Un ne tikai tajā laikā, arī tad, kad bija Jūrmālas festivāls, Jaunais Vilnis, jā? Tu neesi piedalījies Jaunā Vilnī? Nē, jaunā Vilnī. Nu, es vecā Vilnī. Vecā Vilnī, Jūrmala. Es varu būt Sočus, varu mēģināt. Jo, zini, man zvejnieku ciematiņā man negribas piedalīties. Labāk uz Sočiem. Bet Šausmas. tas redz, es lasīju. Bet tu šito redzēji to? Tas labais hits, ne tagad? Jā, starp citu, man ir arī, ja tu gribi pagaršot, man ir Solvita bija pie manis. Jā, Viņa viņa gatavoja teica tā, kotletes. neteica? Kotletes gatavoja. Gribi Kotletes. pagaršot Olgas kotletes? Nē, viņas vecas noteikti ir, ne? Tāda, bet no, kotletes Olgas. citreiz. Citrē. Nu, ko tu tik ilgi kotletes turās? Kad tu viņa bija aizvakar? Nu, Mēnesi atpakaļ. viņa vienmēr ir man blakus. Un vienmēr atnāk un uzsver. Sārģingelīte mana Solvitiņa. Nā, klausies, mīļā, 3 minūtes. Kā tur ir ar Tūlīt tiem būs superīgiem gatavs. cepelīņiem? Tā, tagad paņemam ātri zaļumiņu. Zaļumiņus, jā. Zaļumiņi visiem vienmēr ir Si, mājās. si, si. Tu marinē arī kādus gurķīšus ieliec un Nē, tomātiņus. bet Dari man kaut ko ļoti tādu. garšo. Man Lienīte šomās atnesīja baigi labos gurķīšus, marinētus, un Radēviča man gatavoja savus gurķīšus, superīgi. Malac. Inetiņa forša. Mēs ar Inetu bijām garšas medniekos Jā, pagājušajā Krāslavā. garšas medinieki jau rullē. Tā, Roberto, tu nāksi mums svētdien uz koncertu? Ja tu To man dueti. aicinās, es jau ļoti Tu zini, kā tur labprāt. dueti būs Ieva Akurātere un Skaista Igo. Ieva, jā, foršā Ieva. Jā. Tad būs Normunds Pauniņš, stafetes kantre. Tad būs es un Uģis Roze un Varis Vētra. Tad būs Aiša, Aija Andrejeva. Oi, čau, Aija. Aija, čau, piedod. Superīga. Aičiks man vienmēr būs Aičiks, jā. Aija Andrejeva būs. Un, protams, dziedās ar dažādiem. Un būs Samanta. Samanta Tīna būs ar Jā. Vāri var ņemt dziesmas. zini? Jā. Klau, varu ņemt viņus ārā, vai tu ņemsi viņus Tā, ārā? man tagad vajag tādu, kas ir... Jā, man tagad vajag tādu. Šādu, ar Kaut ko caurumu. līdzi ar caurumiņiem. Paskaties, šis ir ar caurumu. Ja caurumu, jā. Vai arī šis ir ar caurumu, bet tas ir lielāks. Nē, Man to liekas, tas nē. ir foršāk. Tā, tagad ņemam šķīvīti. Mīļie draugi, labs dienas labiem draugiem virtuvē viss notiek ātrāk un garšīgāk. Stundā laikā mēs gatavojam cepelīni. Tā, bet man vajag sagriezt vēl gurķīti, lai izskatās. Zini kā? Jā. Nogrieztam maliņas nost, es tikmēr ņemšu cepelīnu ārā, parādīšu, kā mēs porciju taisīsim. Es ceru, ka viņš ir gatavs. Stremelītes vai vajag šādi? Kā tev patīk? Nu, lai Tā. tā pasmuku mums. Nu, viņam vēl bišķi bija jāpavārās, bet, nu, cepelīns izstās. Roberto, tas Sanāka? savējais laikam ir. Tas kunkulītis Tā, Giovanni būs, Giovanni. Ideāli, redz, ka... Mēs liksim pa vienam, ja? Jā. Vienu tev, vienu man. Tagad, jā, gurķīšus saliekam. Gurķīšu saliek. Tad vēl cepelīnus var ēst arī ar krējumu. Un var ēst, cik labi protams, arī smaržo. šādi, lai skaisti. Tā, Jā. Es tulīt ņemu ārā otru. Kur Es tu tev gribētu? parādīšu, ko tas laikam ir gatavs. Ja mēs te pēdējos. Ja tas ir tavējais smuks.
Tā, uzvēlējam. Olē! Cepelīne, aču labai. Un tieši pēdējā minūtē Tā. mēs pagaršosim brīnišķīgus cepelīnus. Nē, vēl nepagaršosim. Iedod vēl kā ne. karotiņu vēl vienu. Karotiņu, Ātri. Jā. Tā. Un mērcītē. Super, jā. Var uzliet pa virsu, var maliņā. Kā nu katrs grib. Smaržo labi, jā. Signore e signori, buon appetito! È l'ora di mangiare. Labsadienas labiem draugiem kopā ar mani brīnišķīgā Olga Rajecka. Vēl nav Es gatavs. gribu mīļi. Vēl jātad. Nē, viņš karsts ir. Tu. Bet man jāgaršo mamma skatus. Čau, mamma! Kopā ar mani Olga, otrā. Jā. Sālīti vajag. Sālīti vajag, jā? Tas garšīgi. Vēl viņš jāpavārās drusciņi. Nu, bet labi, tev garšot ir. Čau, Bela. Čau, Bella. Man. Atā, arrivederci. Superīgos! Visu gero. Visu.